Visā vēsturē daudzas karaliskās ģimenes iesaistījās radniecīgās laulībās, lai nostiprinātu vai paplašinātu savu varu. Taču neviena to nedarīja tik izteikti, kā bēdīgi slavenā Hābsburgu dinastija. Tas noveda pie vienas no visvairāk iekšlaulību skartajām sieviešu līnijām vēsturē, kulminējoties ar Mariju Antoniju no Austrijas, vēsturē visvairāk iekšlaulību skarto princesi. Vāja, īsu mūžu nodzīvojusi un pēdējā savā dzimtā, viņas stāsts ir gadsimtiem ilgu radniecīgu laulību kulminācija. Kopā ar savu kroplo tēvoci, karali Kārli II, viņa iezīmēja traģisko Spānijas Hābsburgu dinastijas beigu posmu. Bet, lai saprastu, kā Eiropas varenākā ģimene sabruka, mums jāatgriežas atpakaļ cauri sarežģītajam Hābsburgu vēstures tīklam. Varenā Habsburgu dzimtā sakās Šveices un Austrijas kalnainajās pierobežas teritorijās viduslaikos. Gadiem ejot, Hābsburgi sāka iekarot lielu daļu Eiropas, taču ne galvenokārt ar asiņainiem kariem. Nē, viņi bija apguvuši laulību izmantošanas mākslu varas iegūšanai, veidojot alianses, kas ļāva viņiem iegūt plašas impērijas. Līdz 15. gadsimta beigām viņi mantoja Spānijas troni, kļūstot par neapturamāko spēku Eiropā, ģimeni, kuras vara nezināja robežu. 1556. gadā šo milzīgo impēriju Kārlis V sadalīja starp diviem savas ģimenes atzariem – savu brāli Ferdinandu un dēlu Filipu. Tādējādi tika izveidotas divas karaliskas lielvaras – Austrijas Hābsburgi, kas valdīja pār Centrālu Eiropu, un Spānijas Hābsburgi, kuri pārvaldīja impēriju no Madrides līdz pat Amerikai. Taču viņu stratēģija saglabāt varu ģimenē prasīja savu cenu. Viņi apprecējās savā starpā atkal un atkal un atkal. Šī sagrozītā tradīcija novestu pie postošām ģenētiskām sakām, kas no iekšienes sakropļotu viņu dinastiju. Ir neskaitāmas personas, ar kurām mēs varētu sākt, un iekšlaulības aizsākās jau pirms gadsimtiem. Bet mūsu stāsts sākas ar Margaretu no Austrijas, Spānijas karalieni, jo pēc viņas laulības kļuva tikai ciešākas, ģenētika vājāka un krišana arvien neizbēgamāka. Margareta no Austrijas piedzima Ziemassvētku dienā 1584. gadā Grācas pilsētā, Štīrijas hercogistē, kas tagad atrodas Austrijas dienvidos. Viņas tēvs bija Kārlis II, Austrijas erčercogs, un viņas māte bija Marija Anna no Bavārijas. Tāpat kā daudzu Eiropas karaļnamu pārstāvjiem, arī viņu dzimtas asinsradē bija sajaukušās vairākas paaudzes brālēnu un māsīcu laulību, taču šī savienība bija vēl ciešāka. Viņi bija tēvocis un māsas meita. Un tomēr, par spīti tik ciešai radniecībai, 12 no viņu 15 bērniem izdzīvoja līdz pilngadībai. Margareta, 8. bērns, piedzima pārpildītā un ambiciozā mājasaimniecībā, kur viņu jau ieskāva vecāki brāļi un māsas, kuri tika gatavoti lieliem sasniegumiem. Lai gan Margareta nāca no Austrijas ģimenes puses, viņa piederēja Hābsburgu Štīrijas atzaram, kas nebija vecākā līnija. Vēl ietekmīgāka Hābsburgu līnija pārvaldīja Austriju kā erčercogi, valdīdami no sava varas centra Vīnē. Šīs vecākās līnijas vadītājs tajā laikā bija Rudolfs II, ekscentrisks un savāds vīrs, kurš vairāk interesējās par eksperimentālu mākslinieku un burvju nodarbināšanu savā galmā Vīnē, nekā par Hābsburgu zemju pārvaldīšanu. Tomēr viņa dzimtas līnija sāka izsīkt, un Margaritas atzars nesa sevī bīstamu potenciālu. Tāpēc kādu dienu viņa varētu pārspēt savus brālēnus un sagrābt varu Vīnē. Šī iespēja padarīja jauno Margaritu, neskatoties uz to, ka viņa nāca no tās sauktās jaunākās līnijas, par izšķirošu figūru Hābsburgu varas politikas šahadēlī, kā mēs redzēsim. Uzaugot Hābsburgu jaunākajā galmā Grācā, viņa iemācījās runāt un lasīt latīņu valodā, kas bija zinātnes un katoļu dievkalpojumu valoda visā agro jauno laiku Eiropā. No jaunām galmas sievietēm tika sagaidīts, ka viņas apgūs manieres, modi, dejas un nereti arī mūziku. Daudzas, tāpat kā Margareta, rakstīja vēstos poļu, vācu, latīņu, itāļu vai angļu valodā, izmantojot greznu kaligrāfisku rokrakstu. Tā Margareta pavadīja savu jaunību. Viņa arī apzinājās sava laika politiku. Hābsburgu dzimta vadīja Svēto Romas impēriju,
kas bija liela apvienība no simtiem mazu firstistu un brīvpilsētu, kuras tikai vaļīgi vienoja lojalitāte Svētās Romas imperatoram, parasti vecākajam Austrijas Habsburgu dzimtas pārstāvim. Gadsimtiem ilgi Svētā Romas impērija turējās pie trauslas vienotības ilūzijas, taču šī ilūzija sabruka 1517. gadā, kad protestantu reformācija izraisīja reliģiskas sacelšanās vētru. Kad luterāņu un kalvinistu valstis atdalījās, gadsimtiem ilgi pastāvošā impērijas kārtība sāka brukt. Margarita piedzima šajā haosā, laikmetā, kad pieauga spriedze, padziļinājās šķelšanās un impērija bija uz sabrukuma robežas, un drīz arī viņas pašas dzīve tiks ierauta šajā vētrā. Kad Margarita bija pavisam jauna, domas jau tika veltītas viņas iespējamajai laulībai. Agro jauno laiku Eiropā nepastāvēja tāds jēdziens kā pusauģa vecums. No bērna kļuva par pieaugušo līdz ar pubertātes sākumu, kas parasti bija ap 13 vai 14 gadiem, un to plaši uzskatīja par robežšķirtni starp nevainību un atbildību. Tāpēc tika uzskatīts par pilnīgi normālu, ka karaļnama meitu, sasniedzot šo vecumu, izprecināja kā diplomātisku figūru. Protams, karaļnamu sievietēm laulība reti kad bija saistīta ar mīlestību, un ja esi Habsburgu dzimtas pārstāve, tad gandrīz noteikti tas bija ar radinieku. Viņiem radniecīga laulāšanās nebija tabū, tā bija stratēģija. Austrijas un Spānijas atzaru apvienošana nebija riskanta, tā bija pareiza. Viņi uzskatīja, ka vara ir visdrošākā, ja to saista viena lieta – viņu pašu asinis. Margaritas gadījumā viņa parasti būtu apprecējusies ar kādu mazāku muižnieku. Tomēr viņas brālēns, imperators Rudolfs II, nekad nebija precējies, neskatoties uz daudziem laulību sarunu mēģinājumiem gadu gaitā. Un visticamāk, viņu mantotu viņa brālis Matīs, kuram arī nebija bērnu. Šī iemesla dēļ realitāte bija tāda, ka Habsburgu dzimtas jaunākā Štīrijas atzara pārstāvje visticamāk kādu dienu kļūs par valdošo atzaru Vīnē, un Margaritas brālis Ferdinands varētu kļūt par Svētās Romas impērijas imperatoru. Šī iemesla dēļ Margaritas izprecināšana kļuva par svarīgu diplomātisku instrumentu Eiropas varas politikā. Tādējādi 1599. gada pirmajos mēnešos Margarita ieradās Spānijā ar lielu ceremoniju un gaidām, lai apprecētu savu brālēnu no dinastijas Spānijas atzara. Šādas laulības tajā laikā nebija nekāds skandāls, taču tās joprojām bija ievērības cienīgas. Filips III tikko pārsniedzis 20 gadu slieksni un jau apgrūtināts ar karaļa nastu, apprecēja tikai 14 gadus vecu meiteni. Ar šo savienību Margarita nekļuva tikai par Spānijas karalieni. Viņa kļuva par globālās impērijas ceremoniālo imperatori. Līdz 1599. gadam Spānijas kronis bija pievienojis Portugāli un tās aizjūras bagātības, valdīja pār plašām teritorijām Amerikā, Karību jūras reģionā, Āfrikā, Āzijā un Klusajā okeānā. Tā, kad 14 gadus vecā Margarita 1599. gada aprīlī apprecējās ar Filipu III, viņa ar vienu ceremoniju kļuva, iespējams, par ietekmīgāko sievieti uz zemes. Taču aiz spožās pilišu un ceremoniju fasādes viņu gaidīja vai nu ietekmes pilna dzīve, vai arī vientulības un pienākumu pilna dzīve. Filips III uz papīra bija viens no ietekmīgākajiem vīriešiem pasaulē. Viņš tikko bija mantojis Spānijas un Portugāles kroņus no sava varenā tēva Filipa II, stingra un nelokāma valdnieka, kurš gadu desmitiem bija karojis visā Eiropā, lai iznīcinātu protestantismu un atjaunotu katoļu pārākumu. Tomēr, darot to, viņš aiz sevis atstāja sašķeltu, bankrotējušu valstību. Tieši šajā nemierīgajā mantojumā ieradās 14 gadus vecā Margareta, taču vienlaikus nav šaubu, ka viņai bija ietekme. Viņas vīrs, atšķirībā no sava tēva, bija neizlēmīgs un viegli ietekmējams, un viņa ātri sāka izrādīt klusu, bet pieaugošu ietekmi. Viņas uzdevums bija skaidrs – virzīt Spānijas ārpolitiku savas Austrijas dzimtas interesēs. Par lairi Margaritai viņas laulība ar Filipu bija cieša un mīļa, un drīz vien tā vainagojās ar bērniem. Patiesībā gandrīz nebija brīža,
kad viņa atlikušajā dzīvē nebūtu stāvoklī. Taču šī nebija parasta karaliskā dzimta. Gan Margareta, gan viņas vīrs Filips III bija dzimuši no tēvoča un brāļa meitas savienībām, padarot viņus par vieniem no visvairāk inbrīdētajiem cilvēkiem Eiropas karaļu vēsturē. Viņu gēni bija cieši savijušies, un dzimtas koks vairāk atgādināja apli, nevis zaru. Katrs viņai piedzimušais bērns bija gadsimtiem ilgu slēgtu asinslīniju rezultāts, un katra grūtniecība nesa ne tikai cerību dinastijai, bet arī ģenētiskā sabrukuma risku. Neskatoties uz šiem apstākļiem, Margareta dzemdēja vismaz 8 reizes, un, kas ir ievērojami, 5 no viņas bērniem nodzīvoja līdz pilngadībai. Pārim ar tik bīstami savijušos DNS šāds iznākums bija īsts brīnums. Tomēr pat šie ir dzīvojušie bērni nesa savas dzimtas nastu, un ģenētiskās sekas kļuva vēl skaidrākas nākamajā paaudzē. 1601. gada 22. septembrī Margareta dzemdēja viņai un Filipam pirmo bērnu, meitu vārdā Anna Marija Maurīcija. Tāpat kā viņas māte pirms viņas, Anna Marija tika izprecināta jaunā vecumā. Jau 10 gadu vecumā viņa tika sadarināta ar Francijas karali Ludviķi 13. Bet 1615. gadā, 14 gadu vecumā, apprecējās. Anna Marija piedzīvoja nedzīva bērna piedzimšanu, un pēc tam 4 spontānās abortus, pirms viņa laida pasaulē 2 veselīgus dēlus, tostarp Ludviķi 14. no Francijas, Eiropas varenāko absolūto monarhu. No Margaritas un Filipa laulības piedzima vēl vairāki bērni. Meitene Marija, diemžēl, nomira tikai mēnesi pēc dzimšanas, 1603. gada pavasarī. Viņu 2 jaunākie bērni, Margarita un Alfons Moris, arī nomira zīdaiņa vecumā vai bērnībā, bet vidējie bērni izdzīvoja. Vecākais zēns tika nosaukts par Filipu sava tēva vārdā, un pēc viņa dzimšanas karalis apbēra Margaritu ar mīlestību un uzmanību. Viņš piedzima 1605. gada aprīlī un kādu dienu kļuva par Spānijas karali Filipu IV. Vēl viena meita, Marija Anna, dzimusi 1606. gadā, apprecējās ar Ferdinandu III. No Austrijas Hābsburgiem. Tas bija viņas pirmais brālēns, jo viņš bija Ferdinanda II. Margaritas vecākā brāļa dēls. Marija Anna dzemdēja 6 bērnus, bet tikai 3 no tiem izdzīvoja līdz pilngadībai. Beidzot, 1607. gadā Margarita dzemdēja dēlu vārdā Kārlis un vēl vienu dēlu vārdā Ferdinands. 1609. gadā Kārlis nodzīvoja tikai līdz 20. gadu vidum, taču viņš bija cienījama persona Galmā, kuru īsu brīdi uzskatīja par iespējamo nākamo karali, kad viņa vecākais brālis, karalis Filips IV, vienu laiku 1620. gados smagi saslima. Ferdinands, kā jaunākais no izdzīvojušajiem dēliem, iestājās baznīcā un kļuva par kardinālu. Mātes mudināts jau agrīnajos gados pievērsties reliģijai. Viņa Romas katoļu dievbijība bija labi zināma. Viņam bija arī politiska karjera, jo kādu laiku viņš bija Spānijas Nīderlandes gubernators, kas tagad ir Beļģija. Filips III nebija no izšķirīgākajiem monarhiem. Viņš bija bēdīgi slavens ar to, ka bija viegli ietekmējams, viegli padevās galvenieku un pat savas spēcīgās gribas sievas ietekmēja. Tas bija nozīmīgi. Spānija joprojām atradās milzīgas, bagātas impērijas virsotnē, taču gadu desmitiem ilgi postoši kari pret frančiem, holandiešiem, angļiem un turkiem bija pilnībā iztukšojuši tās valsts kasi. Madridē tagad izvirzījās izmisušu reformātoru loks, kas pieprasīja drosmīgas rīcības, lai glābtu to, kas vēl bija palicis pāri no Spānijas zūdošās varenības. Margarēta šajā ziņā nenāca par labu. Būdama dziļi konservatīva, viņa asi iebilda pret jebkādiem priekšlikumiem samazināt izdevumus baznīcai un karaļa ceremonijām. Rezultāts bija katastrofāls. Spānijas ekonomiskā situācija turpināja pasliktināties. Valdībai vairāk kārt bankrotējot arī Filipa III valdīšanas laikā. Tieši tāpat, kā tas bija noticis viņa tēva valdīšanas laikā. Spānijas Galmas sirdī izcēlās sīva cīņa par varu. Galma ļaužu frakcija atklāti nostājās pret Margaritu, apsūdzot viņas fanātisko katoļu dedzību, karaļa spriestspējas izkropļošanā un impērijas ievilkšanā haosā. Viņa atkārtot konfliktēja ar Lermas hercogu,
Spānijas ietekmīgāko dižcautīgo un īsto valdnieku aiz Filipa III vārgā troņa. Viņš negribīgi cienīja viņas viltību un asās politiskās izjūtas, taču nav šaubu, ka viņš viņu uzskatīja arī par nopietnu problēmu un centās viņu atstumt no varas. Savukārt Margarita izveidoja aliansi ar vairākām citām galma sievietēm. Lai gan viņām bija liekti oficiāli amati, viņas nemanāmi ietekmēja politiku ar personīgajiem sakariem, stratēģiskiem padomiem un klusu pārliecināšanu, īstenojot reālu varu karaļnama ēnās. Margaritas sabiedrotās bija arī ķeizariene atraitne Marija, imperatora Maksimiliāna II atraitne, kura līdz pat savai nāvei 1603. gadā ietekmēja Spānijas galmu. Tomēr vēl noturīgāka bija Margaritas alianse ar Marijas meitu Margaritu no Krusta, karalisko mūķeni, kas bija pazīstama ar savu dievbijību un sakariem galmā. Kopā šīs trīs Austrijas Habsburgu sievietes virzīja Filipu III uz izteikti pro-austrisku, pro-katolisku politiku. Tāpēc, kad Margaritas brālis Ferdinands II 1618. gadā saskārās ar protestantu sacaušanos Bohēmijā, aizsākot 30 gadu karu, Spānija nekavējoties atbalstīja Austriju. Viņu kopīgais mērķis bija vienkāršs – atjaunot katoļu varu un Habsburgu pārākumu sašķeltajā Svētajā Romas impērijā. Tā bija liktenīga izvēle, kas izsūks Spāniju līdz pēdējam. Karš ievilkās gadu desmitiem, un līdz brīdim, kad Margaritas dēls, Karols Filips IV nomira 1665. gadā, Spānija bija tikai ēna no savas agrākās varenības, pilnībā nonākusi Anglijas, Francijas un citu valstu ēnā. Un šīs bojāejas traģiskās sekas nāksies nest nākamajam Habsburgu karalim. Galu galā, lai gan Margarita spēja uzspiest proaustriešu politiku savam vājās gribas vīram, un šajā ziņā apsteidza Lerma hercogu, viņa nekad nesagaidīja, ka šī pati politika nesīs augļus. Viņa nomira 1611. gada 3. oktobrī no sarežģījumiem, kas radās pēc dzemdībām, kad pasaulē nāca viņas dēls Alfons Maurīcijs, kurš pats nomira pirms savas pirmās dzimšanas dienas. Tobrīd viņai bija tikai 26 gadi. Karalis Filips bija satriekts par viņas nāvi un vairs nekad neaprecējās, lai gan viņam bija tikai 33 gadi. Viņš nomira 10 gadus vēlāk. Neskatoties uz savu īso dzīvi, Margarita spēja ietekmēt galma politiku un uz to brīdi bija nodrošinājusi dinastijas pēctecību. Tomēr 17. gadsimtam turpinoties, Habsburgu dzimta vēl vairāk pievērsās savai nāvējošajai incesta tradīcijai. Paudze pēc paudzes tēvoči precēja savas brāļameitas, izmisīgi cenšoties saglabāt varas tīrību. Taču cena bija katastrofāla. Marija Anna no Spānijas piedzima Eskoriālas pilī uz ziemeļiem no Madrides, Spānijā, 1606. gada 18. augustā. Viņas tēvs bija Spānijas karalis Filips III, varenais monarhs, kurš valdīja pār plašo Ibērijas impēriju kopš 1598. gada. Tajā laikā Spānija tika uzskatīta par vadošo lielvaru Eiropā, kas valdīja pār lielām Itālijas un zemo zemju teritorijām, kā arī tai bija plaša koloniālā impērija Amerikā, Karību jūras reģionā un pat Filipīnās. Spānijas galms tādējādi bija milzīgu bagātību vieta, un jaunā Marija Anna tika audzināta greznībā, neiedomājamā spožumā, bet arī smacējošā karaļnama pienākumu gaisotnē. Marijas Annas māte bija Margarita no Austrijas. Viņas tēva pirmās pakāpes brālēna meita, kas Habsburgu dinastijas bīstami sarežģītajā dzimtes kokā, nebija nekas neparasts. Līdz brīdim, kad piedzima Marija Anna, gadsimtiem ilga apsēsta radnieciska laulība bija pārvērtusi Habsburgu dzimtu par ģenētisku laika bumbu, kurā bija daudz pārklājošos senču un postošu veselības risku. No tēva puses viņa bija Spānijas karaļa Filipa II, un viņa brāļa meitas Erčercogienes Annas no Austrijas pēctece. Un no mātes puses vēl viens Habsburgu onkuļa un brāļa meitas pāris. Iekšējās Austrijas Kārlis II un Marija Anna no Bavārijas. Marija Anna bija radniecīga pati sev caur vairākām tās pašas savdabīgās dzimtas koka atzarojumiem. Tomēr pārsteidzoši
Viņai nebija nevienas no bēdīgi slavenajām Habsburgu deformācijām vai kaitēm, vismaz ārēji ne. Tomēr sliktākais vēl bija priekšā, un nākamajām paudzēm nebija tādas pašas veiksmes. Marija Anna bija 4. savu vecāku bērns. Vecākā māsa Anna kļuva par Francijas karalieni, bet viņas vecākais brālis 1621. gadā kļuva par Spānijas karali Filipu IV. Tas notika pēc tam, kad viņu tēvs priekšlaicīgi nomira 42 gadu vecumā, saslimstot ar slimību, kuras izcelsme joprojām nav skaidra, lai gan starp iespējamajiem iemesliem minēts tīfs vai gripa. Līdz brīdim, kad viņas tēvs nomira, jautājums par to, ar ko Marija Anna precēsies, Spānijas galmā tika apspriests jau vairākus gadus. Kad karalis Filips III bija aizgājis, viņas brālis, jaunais krūnātais Filips IV, pārņēma viņas likteņa vadību savās rokās. Visu uzmanību pievērsās vienam pretrunīgi vērtētam, augsta riska plānam, tā sauktajai Spānijas laulībai. Ierosinātās laulības, kas izraisītu niknas diplomātiskas cīņas, radītu nacionālu sašutumu un gandrīz apvienotu divas no Eiropas varenākajām lielvalstīm. Marijas Annas iespējamās laulības kļuva par nozīmīgu diplomātisko jautājumu Eiropas politikā 17. gadsimta 20. gados. Kad viņa vēl bija bērns, bija plāns viņa izprecināt viņas brālēnam, erčercogam Jānis Kārlis, Ferdinanda II dēls. Ferdinands vēlāk kļuva par Svētās Romas impērijas imperatoru. Taču šis plāns izjuka, kad Jānis Kārlis nomira 1618. gadā. Tajā laikā Spānija un Francija bija iesaistītas vēl vienā cīņā par pārākumu, un tieši tad parādījās pārsteidzošs priekšlikums – alianse ar Angliju. Tagad tika plānots, ka Marija Anna apprecēs neviens cits kā Čārlzu, Velsas princi, Anglijas, Skotijas un Īrijas troņu mantinieku. Tas bija drosmīgs, gandrīz neiedomājams solis – apvienot divus vēsturiskos sāncensniekus ar laulību. Tomēr nežēlīgajā Eiropas varas politikas spēlē nekas nebija izslēgts. Tā sākās bēdīgi slavenās sarunas par spāņu laulībām. Karaļu azartspēle, kas satricināja gan galmus, gan valstis. Šīs sarunas sākās 1621. gadā pēc Filipa III nāves un Marijas Annas brāļa kļūšanas par karali Filipu IV. Tagad valdību Madridē vadīja jauni padomnieki, un viņi ieteica veicināt laulības aliansi ar Angliju. Sarunas ilga vairākus gadus, kulminējot 1623. gadā ar dīvainu gadījumu, kad princis Čārls un Beikingemas hercogs devās uz Spāniju maskējušies, lai virzītu sarunas uz priekšu. Kad viņi ieradās Spānijas galmā un atklāja savu identitāti, sākumā viss šķita noritam labi, taču tad sarunas izjuka. Čārls uzskatīja, ka pret viņu izturējās slikti un devās atpakaļ uz Angliju. Kad viņš atgriezās, viņš atveda līdzi ne tikai vilšanos. Viņš atveda diplomātisku katastrofu. Laulības plāni ne tikai sabruka, bet pilnībā izjuka, izraisot sašutumu, skandālu un ķēdes reakciju, kas noveda pie pilna mēroga kara. Līdz 1625. gadam bija sācies Angļu-Spāņu karš, un tas vilksies 5 asiņainus gadus. Karalis Filips tagad bija spiests meklēt jaunu vīru savai mazajai māsai, un viņš atrada ideālu kandidātu savā ģimenē. Pēc sarunu sabrukuma par laulības savienību ar Spāniju un kara sākuma Spānijas valdība atkal pievērsās idejai izprecināt Mariju Annu kādam no viņas daudzajiem brālēniem. Tā no 1626. gadā Marija Anna tika sadarināta ar savu brālēnu, Austrijas erhercogu Ferdinandu, imperatora Ferdinanda II dēlu un mantinieku. Viņš bija arī jaunākais brālis erhercogam Jānim Kārlim, kurš reiz tika izvirzīts kā Marijas Annas iespējamais vīrs, pirms viņa priekšlaicīgās nāves pirms vairākiem gadiem. Laulību sarunas ieilga 2 gadus, jo turpinājās domstarpības par pūru un mantošanas tiesībām Spānijā. Galu galā, tikai 1629. gada beigās Marija Anna un viņas pavadoņi beidzot pameta Spānijas galmu un devās uz Vīni. Ceļojums ilga vairāk nekā gadu, galvenokārt to aizskavēja postošs buboniskā mēra uzliesmojums Itālijā, kas bija viens no smagākajiem šajā reģionā agrīnās jaunlaiku vēsturē. Tomēr pirms kāzas varēja notikt. Ferdinands
skeptiski vērtējot saņemtos idealizētos portretus, nolēma slepeni satikt savu līgavu. Tikai pēc šīs privātās apskates viņš piekrita slēgt laulību. Beidzot, 1631. gada 20. februārī Marija Anna apprecējās ar nākamo imperatoru, Ferdinandu III. Vīnē. 24 gadu vecumā viņa tika uzskatīta par diezgan vecu karaļnamu līgavu, taču viņa bija līdzīgā vecumā ar savu jauno vīru, kurš bija tikai gadu jaunāks, 23 gadus vecs. Neskatoties uz laulības politisko raksturu, šī savienība izrādījās pārsteidzoši sirsnīga un mīļa. Ferdinands bija dziļi uzticīgs savai sievai un palika viņai uzticīgs visā viņu laulības laikā, kas tajā laikmetā karaļnamu vidū bija retums. Marijas Annas dzīves priecīgais un dzirkstošais raksturs līdzsvaroja Ferdinanda nopietnāko personību, ienesot gaišumu citādi nopietnajā galmā. Taču viņa laulība risinājās uz drūma fona, nežēlīgā un neapturamā 30 gadu kara, kas plosījās visā Eiropā un atstāja aiz sevis iznīcību. Lai saprastu, kā Marijas Annas dzīve noritēja Centrāla Eiropā pēc laulībām ar Ferdinandu, mums jāplūko konflikts, kas plosījās tur 17. gadsimta pirmajā pusē. Vācija bija sadalīta reliģijas dēļ kopš protestantu reformācijas sākuma. 1517. gadā, 16. gadsimtā, starp katoļiem un protestantiem 10 lielo Vācijas valstu vidū bija notikuši periodiski kari. Šie konflikti atkal uzliesmoja 1618. gadā, kad Bohēmijas protestanti karalistē, kas atbilst mūsdienu Čehijai un kuru pārvaldīja Habsburgu dinastija, mēģināja pretoties centieniem atjaunot katolicismu Prāgā un citās vietās. Bohēmijas karš 1618 un 1619 gadā pārauga 30 gadu karā, jo arvien vairāk Vācijas valstu iesaistījās konfliktā. Pat laikā, kad Marija Anna bija sarunu centrā ar Angliju par Spāņu laulību projektu, 1620 gadu pirmajā pusē Habsburgi guva uzvaru pēc uzvaras un izskatījās, ka viņi sasniegs savu mērķi, uzspiest savu varu visai Vācijai. Taču, lai nepieļautu Habsburgu uzvaru, citas lielākās protestantu valstis sāka iejaukties konfliktā. Dānijas karaliste iesaistījās 1625. gadā, kam sekoja Zviedrijas iejaukšanās 1629. gadā. Kad šīs protestantu valstis iejaucās, to armijas atspieda Habsburgus uz dienvidiem no Vācijas atpakaļ uz Austriju un Bohēmiju. Veselas pilsētas tika pārvērstas drupās, un agrāk drošas zemes sabruka dažu dienu laikā. Karš tuvojās, un drīz tas sasniegs pat karalisko Habsburgu ģimeni. Kad Marija Anna ieradās Austrijā, karš jau bija prasījis vairāku 100 000 vīru dzīvības. Taču vissmagākās sekas izjuta civiliedzīvotāji. Kad saimniecības tika nodedzinātas un veselas mazpilsētas un pilsētas iznīcināti, ikdienas dzīve tika izjaukta un dažviet izcēlās bats. Tiek lēsts, ka pirms kara beigām gāja bojā no 4 līdz 10 miljoniem cilvēku, padarot šo par postošāko karu agro jauno laiku Eiropas vēsturē. Pat Habsburgu pilu graznajās sienās Marija Anna nevarēja ignorēt ciešanas ārpusē. Impērija, kur valdīja viņas jaunā ģimene, tika plosīta gabalos, un kara šausmas arvien vairāk tuvojās, kamēr viņas vīrs, dziļi iesaistīts konfliktā, bieži atradās frontē. Tas ne tikai vajātu apkārtējo pasauli, bet kļūtu par viņas visas dzīves notiecošo faktoru. No brīža, kad viņa apprecējās, Marija Anna kļuva par Ungārijas un Bohēmijas karalieni konsorti, taču viņas kāpums ar to neapstājās. 1637. gadā, pēc sava vīra tēva nāves, viņas vīrs tika ievēlēts par Svētās Romas impērijas imperatoru, un Marija Anna kļuva par Svētās Romas impērijas imperatori vienā no Eiropas vēstures izšķirošākajiem brīžiem. Neskatoties uz to, ka franči pārsvarā bija katoļi, viņi no 1635. gada tieši iesaistījās karā, lai uzturētu pie dzīvības protestantu vācu valstis un tādējādi mazinātu Habsburgu varu. Kad tas notika, Austrijas Habsburgiem viņu spāņu radinieku palīdzība bija vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk. Marija Anna bija svarīga saikne starp Austrijas un Spānijas valdībām, regulāri rakstot savam brālim
Spānijas karalim Filipam IV. Viņa mudināja viņu turpināt karu pret frančiem un viņu sabiedrotajiem, kā arī turpināt palīdzēt ģimenes austriešu atzaram. Tā kā viņas vīrs bieži bija prom, vadot militāras kampaņas visā Vācijā, Marija Anna kļuva par centrālo figūru Austrijas galmā. Nevis paļaujoties uz vīriešu ministriem, Ferdinands uzticēja viņai reālu varu, vairāk kārt ieceļot viņu par reģenti, kas bija reta privilēģija. Tas daudz liecināja par viņa uzticību viņas spriestspējai un politiskajām prasmēm. Bet kamēr viņa valdīja viņa prombūtnē, uzradās vēl viens karalisks pienākums, daudz personiskāks, daudz bīstamāks un tāds, kas beigsies ar sirdssāpēm. Marija Anna pēc laulībām ar Ferdinandu regulāri bija stāvoklī. Karaliskajām sievietēm vēlajos viduslaikos un agrīnajos jaunajos laikos tika sagaidīts, ka viņas centīsies dzemdēt pēc iespējas vairāk bērnu. Viens no 3 bērniem nomira zīdaiņa vecumā, un citus, viņiem pieaugot, paņēma tādas slimības kā masalas un bakas. Labākais veids, kā nodrošināt dinastijas turpinājumu, bija dzemdēt pēc iespējas vairāk bērnu un vēlams vairākus dēlus. Ferdinanda III. Nākamais mantinieks patiesībā piedzima 2 gadu laikā pēc viņa un Marijas Annas laulībām. Tas bija nākamais Ferdinands IV., kurš piedzima 1633. gada septembrī. Marijas Annas otrais bērns, meita, vārdā Marianna, nosaukta viņas mātes vārdā, piedzima 1634. gada decembrī, tikai 15,5 mēnešus pēc Ferdinanda. Otrais dēls, Filips Augusts, piedzima 1637. gadā, taču viņš nomira nesasniedzis 2 gadu vecumu. Trešais dēls, Maksimiliāns, pat nesasniedza savu pirmo dzimšanas dienu. Beidzot tomēr, 1640. gadā piedzima vesels otrais mantinieks. Šis bērns, vārdā Leopolds, vēlāk mantoja Hābsburgu valdījumus 1650. gadu beigās un kļuva par vienu no ilgāk valdošajiem un veiksmīgākajiem Hābsburgu valdniekiem ģimenes gandrīz 900 gadus ilgajā vēsturē. 1640. gadiem turpinoties, Marija Anna un Ferdinands visticamāk uzskatīja, ka Leopolds būs viņu pēdējais bērns. Marija Anna galu galā līdz 1640. gadu vidum jau tuvojās savam 40. dzīves gadam. Tāpēc, kad Marija Anna negaidīti atkal palika stāvoklī 1645. gada beigās, tas bija šoks. Pēdējais negaidītais pavērsiens jau tā nemierīgajā dzīvē. Taču šī sestā un pēdējā grūtniecība nenesa līdzi svinības. Marijas Annas pēdējā grūtniecība beigsies traģiski. Daļēji Austrijas haotiskā stāvokļa dēļ 1646. gadā. Zviedri ar franču palīdzību bija ieguvuši pārsvaru 30 gadu karā un 1640 gadu vidū virzījās uz dienvidiem, uz Bohēmiju un Austriju. Marija Anna un viņas ģimene atradās karaļa rezidencē Lincā, kad viņa saņēma ziņu par ienaidnieka straujo virzīšanos tajās zemēs, kuras iepriekš tika uzskatītas par Zviedru un viņu franču un vācu sabiedroto nesasniedzamām. Panikas stāvoklī karaļnama ģimene bēga uz Vīni, kamēr ienaidnieka spēki tuvojās. Spiediens bija milzīgs, galms bija nemierā, impērija sāka brukt pa malām un Prāga galu galā krita Zviedru armijas priekšā vēl pirms kara beigām. Šajā hausa un baiļu laikā Marija Anna palika stāvoklī ar savu 6. bērnu. Tad notika neiedomājamais. Mēris ieradās Vīnē. Drošākais veids, kā tajos laikos izvairīties no mēra, bija vienkārši aizbēgt no pilsētas, kurā tas parādījās, un atmesties laukumājā, prom no citiem cilvēkiem. Marija Anna un viņas bērni tāpēc devās atpakaļ uz Lincu, neskatoties uz bīstamo militāro situāciju. Neilgi pēc ierašanās tur viņa saslima. Viņas stāvoklis nākamajās nedēļās pasliktinājās, un 1646. gada 12. maijā viņa sāka stipri asiņot. Ārsti saprata, ka labākā iespēja bērnam izdzīvot bija viņu izgriezt no viņas. Šausmīga prakse, kas agro jauno laiku pasaulē, bija pārāk izplatīta. Tādējādi Marija Anna nomira no asinszuduma 1646. gada 13. māja agrā rītā, 39 gadu vecumā. Bērns nodzīvoja tikai dažas stundas, un viņi tika apglabāti kopā Habsburgu imperatora kapenēs Vīnē. 30 gadu karš turpinājās vēl 2 gadus.
Pat tad, kad Marija Anna nomira, 1646. gadā miera sarunas jau bija labi iesākušās Vestfālenē un Osnabrikā, Vācijas ziemeļrietumos. Habsburgiem nācās pieņemt sakāvi, un tika nostiprināts princips, ka Eiropas valstis vairs nevar iejaukties citu valstu un firstistu lietās, kad runa ir par to reliģiskajiem jautājumiem. Neskatoties uz viņa mīlestību, Marija un viņas vīrs apprecējās vēl 2 reizes. Taču tieši dēli un meitas, kas viņiem bija ar Mariju Annu, vēlāk valdīja Austrijā un kļuva par nākamo Spānijas karaļu priekštečiem. Marija Anna piedzima Ziemassvētku vakarā, 1634. gadā Vīnerneištatē, tieši uz dienvidiem no Vīnes. Viņas tēvs bija erčhercogs Ferdinands no Austrijas, Ferdinanda II, Svētās Romas impērijas imperātora dēls un viens no ietekmīgākajiem cilvēkiem Centrāla Eiropā. Marijas Annas tēvs bija arī Ungārijas un Horvātijas karalis, kā daļa no daudzajiem tituliem, kas Austrijas Habsburgiem bija 17. gadsimtā. Tikai 3 gadus pēc Marijas Annas dzimšanas viņas tēvs mantotu impērijas troni. Tas nozīmēja, ka jebkuri Ferdinanda bērni kļūtu par svarīgām figūrām laulību aliansēs, kurās tajā laikā iesaistījās visas Eiropas karaliskās ģimenes. Viņas māte, Marija Anna no Spānijas, bija Spānijas karaļa Filipa III meita, padarot Mariju Annu par 2 Eiropas ietekmīgāko karalisko ģimeņu pēcteci. Taču viņu savienība bija vairāk nekā tikai stratēģiska laulība. Tā bija asinsradniecības laulība. Marijas Annas vecāki bija tuvi radinieki, brālēns un māsīca, kas bija daļa no Habsburgu dinastijas apsāstās prakses laulāties radinieku starpā, lai saglabātu varu ģimenē. Šī neatlaidīgā laulāšanās radinieku starpā noteica Marijas Annas likteni tādā veidā, kā neviens nevarēja paredzēt. Kā mēs drīz redzēsim, šīs karenamu tradīcijas cena izrādījās daudz lielāka nekā kāds varēja iedomāties, novedot pie šokējošām un postošām sekām Marijai un viņas dzīvei. Marija Anna uzauga un ieguva izglītību Austrijā kara laikā. Viņas tēvs bija dziļi iesaistīts nežēlīgā konfliktā, kas plosījās kopš 1618. gada, bēdīgi slavenajā 30 gadu karā, un viņš bija apņēmies to izbeigt. Līdz 1645. gadam, kad miera sarunas ieguva apgriezienus, uzmanība tika pievērsta Marijas Annas nākotnei, konkrētāk viņas laulībām, kas bija būtisks posms Habsburgu alianses lielajā šaha spēlē. Plāns bija skaidrs. Viņa apprecēsies ar Spānijas princi. Minētais vīrietis bija Baltazars Karlos, Astūrijas un Žironas princis. Viņš bija vienīgais Spānijas karaļa Filipa IV dēls no viņa pirmās laulības ar Elizabeti no Francijas, kura nomira 1644. gadā. Taču bija viena acīm redzama problēma. Baltazars Karlos bija Marijas Annas pirmais brālēns, viņas mātes brāļu dēls. Tomēr Habsburgiem tik ciešas asinsradniecības saites nebija nekāda problēma. Līdz 1646. gadam tika panākta vienošanās. Kad Marija Anna pēc pāris gadiem sasniegs pilngadību, viņa apprecēsies ar Baltazaru, kurš bija 5 gadus vecāks. Tad iejaucās liktenis. 1646. gada oktobrī, tikai dažas nedēļas pēc viņu sadarināšanās, Baltazars Karlos saslima. Viņš drīz pēc tam nomira, iespējams no bakām, tikai dažas dienas pirms savas 17. dzimšanas dienas. Sadarināšanās tika izjaukta, un Spānija pēkšņi palika bez troņmantnieka. Tas radīja krīzi Filipam IV. Būdams atraitnis bez vīriešu kārtas pēcnācēja, viņš saskārās ar milzīgu spiedienu nodrošināt dinastijas pēctecību. Viņa risinājums – šokējošs piedāvājums. Tā kā Baltazars vairs nevarēja precēt Mariju Annu, Filips pats viņu apprecētu. Neticami, bet šāds norunājums tika pieņemts. Kāzas nācās atlikt Marijas Annas jaunā vecuma dēļ, bet 1649. gada 7. oktobrī viņa apprecējās ar savu tēvoci baznīcā ārpus Madrides. Viņai bija tikai 14 gadi. Viņam bija 44. Marija Anna darīja visu iespējamo, lai pielāgotos dzīvei Madridē. Tikai 14 gadu vecumā viņa tagad bija lielākās impērijas pasaulē karaliene konsorte.
Spānijas valdījums sniedzās pāri Amerikām, Filipīnām un plašām teritorijām tālāk, padarot to par īstu globālu lielvaru. Viņas vīrs, Filips IV, bija pazīstams galmā kā planētu karalis. Iespaidīgs tituls, kas simbolizēja viņa impērijas tvērumu visā pasaulē. Nonākusi Spānijas karaļnama pašā centrā tik jaunā vecumā, Marija Anna bija spiesta ātri pielāgoties. Viņa apguva spāņu valodu, orientējās sarežģītajā galma politikā un gatavojās daudz nozīmīgākā lomai. Lai gan viņa bija Filipa sieva, viņa galu galā kļuva par īsto varu aiz troņa. Marijas Annas un Filipa laulība drīz vien vainagojās ar bērniem. Viņu pirmais bērns, Margareta Terēze, piedzima 1651. gadā, un viņas liktenis dīvainā dinastiskās atkārtošanās veidā atspoguļoja mātes likteni. Tad notika traģēdija, jo divi viņas bērni, Marija Ambrozija un Ferdinands Tomass, nomira zīdaiņa vecumā. Marija Anna un Filips bija vēl divi dēli – Filips Prospero, kurš piedzima 1657. gadā, un Kārlis, jeb Karlos, kurš piedzima 1661. gadā. Taču nelaime atkal piemeklēja. Filips Prospero nomira 1661. gadā, atstājot tikai Kārli kā pēdējo cerību Spānijas tronim. Tad 1665. gadā Marijas Annas pasaule uz visiem laikiem mainījās. Filips IV, viņas vīrs un onkulis, nomira, atstājot aiz sevis sagrautu impēriju un trauslu mantinieku. Kārlis, kuram vēl nebija 4 gadi, kļuva par karali. Taču Spānijas nākotne nebija nemaz droša, un Marija Anna drīz ieņems galveno lomu vienā no tās vēstures nemierīgākajiem periodiem. No paša sākuma bija skaidrs, ka Karlos, kurš vēsturē pazīstams kā Spānijas karalis Kārlis II, daudzus gadus nespēs valdīt patstāvīgi. Tikai 4 gadu vecumā viņš bija pārāk jauns, lai valdītu, un pat sasniedzot pilngadību, viņa galmu vēl ilgi pārvaldīja ietekmīgi augstmaņi, līdz pat viņa vēlīniem pusauģa gadiem. Spānijai izmisīgi vajadzēja vadību, tāpēc tika pieņemts ātrs lēmums. Marija Anna kalpotu kā reģente sava dēla nepilngadības laikā. Būtībā viņa kļuva par faktisko Spānijas valdnieci, aizvietotāju monarhu, līdz Kārlis pats varēja ieņemt troni. Taču valdīt Spāniju kā sievietei, reģentei, vienā no visdziļāk patriarchālajām Eiropas galmām nebija viegls uzdevums. Lai gan viņa ieņēma reģentes titulu, viņas autoritāti nepārtraukti apstrīdēja augstākie Spānijas dižciltīgie, kuri turpmākajos gados baudīja milzīgu ietekmi. Marija Anna, kā reģente, saskārās ar milzīgu izaicinājumu. Spānija kādreiz bija pasaules varenākā lielvara. Tās impērija izplatās abās Amerikās, ko uzturēja šķietami neizsmeļamais zelts un sudrabs no Meksikas raktuvēm – Meksika, Pēru un Bolīvija. Bet līdz 17. gadsimtam šie bagātība avoti sāka izsīkt, un Spānijas politiskā stagnācija, ekonomiskās problēmas un iekšējie nemieri kļuva neiespējami ignorējami. Tagad Marijai Annai bija jācenšas apturēt Spānijas lejupslīdi, vienlaikus risinot pastāvīgos karus, kas izsūca resursus un morāli. Viens no ilgākajiem konfliktiem bija karš ar Portugāli, kas kopš 1580. gada bija Spānijas pakļautībā, bet 1640. gadā sacēlās. Kad Marija Anna pārņēma varu, bija skaidrs, ka šo karu nevar uzvarēt, jo īpaši tāpēc, ka Francija un Anglija atbalstīja portugāļus. Marija Anna, ietekmējoties no sava jezuītu padomnieka, kardināla Juana Everardo Nitarda, pieņēma drosmīgu lēmumu. Spānija ierobežotu zaudējumus. 1668. gadā viņa parakstīja gan Āhenas līgumu, gan Lisabonas līgumu, izbeidzot karu ar Franciju un Portugāli un oficiāli atzīstot Portugāles neatkarību. Taču Spānijas problēmas nebija beigušās. Tikai 4 gadus vēlāk atkal izcēlās karš, šoreiz ar Franciju. Iemesls? Spānija joprojām kontrolēja Spānijas Nīderlandi, mūsdienu Beļģiju un Luksemburgu, un Francijas karalis Luis 14. bija apņēmies to iegūt sev. Tādējādi cīņa par Spānijas izdzīvošanu nebija vēl galā. Lai cik nopietnas būtu Spānijas startautiskās cīņas, tās nebija salīdzināmas ar krīzi, kas risinājās pašā valstī. Pieaugot, kļuva skaidrs, ka karalis Kārlis II, Marijas Annas vienīgais izdzīvojušais dēls, nav vesels,
Vēsturnieki un medicīnas eksperti joprojām diskutē, kas tieši piemeklēja Kārli, taču liecības iezīmē drūmu ainu. Viņa ķermenis nekad pilnībā neattīstījās. Viņš gandrīz nespēja staigāt bez palīdzības. Viņam bija tik izteikta Habsburgu žoklis, ka viņš ar grūtībām varēja pareizi sakošļāt ēdienu, un viņa garīgās spējas bija smagi traucētas. Viņš priekšlaicīgi novecoja, jau 20. gados parādot demencē līdzīgus simptomus, un ap šo laiku viņam pat sāka izkrist mati. Savā laikā viņš bija pazīstams kā El Rey Hechizado, apburtais karalis, jo daudzi uzskatīja, ka viņa neskaitāmās fiziskās un intelektuālās problēmas ir burvestību rezultāts. Taču patiesais satraukuma iemesls bija daudz ļaunāks. Kārļa stāvoklis, visticamāk, bija smaga inbrīdinga rezultāts, kas paudžu gaitā bija novājinājusi Habsburgu dzimtu. Viņš visticamāk cieta no vairāku ģenētisku slimību kombinācijas, tostarp hormonālas nepietiekamības, epilepsijas, skeleta deformācijām un citām. Tas nebija nejauši. Marija Anna bija apprecējusies ar savu tēvoci, un abi nāca no dinastijas, kurā laulības starp radiniekiem bija notikušas gadsimtiem ilgi. Kārļa inbrīdinga koeficients, kas ir rādītājs tam, cik ģenētiski līdzīgi ir cilvēka vecāki, bija satriecoši augsts. Patiesībā daži aprēķini liecina, ka viņa ģenētiskā uzbūve bija tikpat smagi skarta inbrīdinga, kā bērnam, kas dzimis brāļa un māsas savienībā. Citas teorijas, ko izvirzījuši mūsdienu pētnieki kā viņa stāvokļa cēloni, ietver vienu vai vairākas autosomāli recesīvas slimības un herpes infekciju, kas iegūta zīdaiņa vecumā, izraisot hidrocefāliju, kas ir pārmērīga galvas smadziņu šķidruma uzkrāšanās smadzenēs. Līdz 1670. gadiem tas kļuva nenoliedzami. Kārlis nekad nespēs pilnībā valdīt Spāniju pats. Jau cīnoties par izdzīvošanu pasaules arēnā, Spānija tagad saskārās ar vēl lielāku murgu – impēriju, kuru pārvaldīja karalis, kurš gandrīz nespēja funkcionēt. Kārlis tika atzīts par pilngadīgu. 1675. gadā, kad viņam apritēja 14 gadi, un viņa mātes 10 gadus ilgais regentes laiks beidzās. Tomēr Galma frakciju cīņas un Kārļa acīmredzamā nespēja valdīt pašam, lika Marijai Annai izkārtot tādu kārtību, ka regentūra tika atjaunota 1677. gadā. Tomēr Marijas Annas atgriešanās pie varas bija īslaicīga. Viņu apsteidza Juans Jose de Austrija, nelikumīgais aizgājušā karaļa Filipa IV. Dēls, un līdz ar to Kārļa II. Pusbrālis, kurš sagrāba regentūras kontroli. Tomēr viņš noturējās pie varas tikai 2 gadus, līdz savai nāvei 1679. gadā. Pēc Juana nāves viņa atguva regentūru, atkal kļūstot par ietekmīgāko personu Spānijā. Šoreiz viņa saglabāja varu līdz savas dzīves beigām. Viens no Marijas Annas lielākajiem satraukumiem otrās regentūras laikā bija Spānijas monarhijas nākotnes nodrošināšana. Kārlis II fiziski un garīgi nebija piemērots valdīšanai, taču varbūt viņš varētu radīt mantinieku, kurš varētu atjaunot dinastiju. Apņēmības pilna to nodrošināt, viņa 1679. gadā sarīkoja sava dēla laulības ar Mariju Luīzi d'Orleānu, Francijas karaļa Luija 14. brāļa meitu. Šīs laulības Marijai Luīzei bija nelaimīgas, un vēl ļaunāk tās nedeva pēcnācējus. Pēc gadiem ilgas ciešanas svešā galmā viņa 1689. gadā nomira, visticamāk no plīsuša aklās zarnas piedēgļa, lai gan klīda baumas arī par saindēšanu. Apņēmības pilnu nodrošināt troņmantnieku, Marija Anna dažu mēnešu laikā sarīkoja Kārļa atkārtotas laulības. Viņa otrā sieva, Marija Anna no Noiburga, bija vācu dišciltīgā meita, izvēlēta viņas ģimenes auglības slavas dēļ. Viņas vecākiem bija 17 bērni, bet tas viss bija veltīgi. Kārlis palika bez mantinieka. Šie gadi Marijai Annai bija ļoti grūti. Viņa pastāvīgi bija noraizējusies par Spānijas lejupslīdi, sava dēla stāvokli, Habsburgu dinastiju un bieži strīdējās ar savu vedeklu. Līdz 1690. gadu sākumam bija sāpīgi skaidrs, ka Kārlis nekad neradīs bērnu. Viņa veselība strauji pasliktinājās, un daudzi pie galma uzskatīja, ka viņa nāve ir tuvu.
Marija Anna tomēr nepiedzīvos viņa pēdējās dienas. 1690. gadu vidū viņai attīstījās slimība, kas šķiet bija krūtsvēzis. Pēc gadiem ilgas politiskas cīņas un neveiksmīgiem centieniem nodrošināt Spānijas nākotni, viņa nomira Madridē 1698. gada 16. maijā, 61 gada vecumā. Infanta Margarita Teresa, jeb angliski Margaret Teresa, piedzima Madrides karaļa Alkazara pilī 1651. gada 12. jūlijā. Viņas tēvs bija karalis Filips IV. Viņš bija Spānijas valdnieks kopš 1621. gada, kad tikai 15 gadu vecumā kāpa tronī. Margaretas māte bija Marija Anna, jeb Marija Anna no Austrijas, Ferdinanda III. Austrijas hercoga un Svētās Romas impērijas imperatora meita. Margaretas Terēzes vecāki nebija tikai attāli radinieki. Viņi bija daudz tuvākā radniecībā nekā jebkuram vajadzētu būt. Viņas tēvs bija no Spānijas ģimenes atzara, bet māte no Austrijas puses. Taču viņu saikne bija daudz ciešāka, jo tas bija šokējošs karaļnamu radniecisko laulību piemērs. Viņi bija tēvocis un māsas meita. Satraucoši ciešās asinsradniecības saites starp Margaritas vecākiem prasīja savu cenu. No viņu 5 bērniem 3 nomira zīdaiņa vecumā. Izdzīvoja tikai 2 – Margarita un viņas jaunākais brālis Karlos, kurš angļu valodā pazīstams kā Čārls. Taču izdzīvošana nenozīmēja pestīšanu. Čārls bija dzīves pierādījums tam, cik briesmīgas var būt radinieku laulības. Patiesībā Margaretas un Čārlza inbrīdinga koeficients bija ārkārtīgi augsts, un daži aprēķini liecina, ka viņi bija tikpat inbrīdēti kā bērni, kas dzimuši brālim un māsai. Margareta varbūt bija laimīgāka, taču viņa nebija pilnībā neskarta. Lai gan viņa bija daudz veselīgāka nekā viņas brālis, Margareta nesa Habsburgu lāstu savā veidā, kā mēs redzēsim. Margareta tika audzināta karaliskā Alkazara pils greznībā, pasaulē, kurā katra iegriba tika apmierināta ar veselas kalpoņu un sulaiņu armijas palīdzību. Piemēram, infantē bieži ļāvās saldumiem un šokolādei, ko viņai nācās slēpt no galma ārstiem. Tomēr zem šīs greznības slēpās Madrides galma nomācošie ierobežojumi, kur katra kustība, katrs vārds, katrs skatiens tika noteikts pēc nelokāmas karaliskās etiķetes. Kā varenās Habsburgu dinastijas princese, viņa saņēma vislabāko izglītību, ko nauda un vara spēja nodrošināt. Viņa apguva vairākas valodas, apzinīgi mācoties vācu valodu, lai labāk sarunātos ar saviem Habsburgu brālāniem no Austrijas ģimenes puses, un apguva arī latīņu valodu, kas bija zinību un Romas katoļu baznīcas svētā valoda. Taču nekāda izglītība nevarēja viņu sagatavot liktenim, kas viņu gaidīja. Margaretai pieaugot, viņa nevarēja ignorēt acīmredzamo vecuma starpību starp saviem vecākiem. Viņas tēvs bija gandrīz 30 gadus vecāks par viņas māti. Bet ja šī detaļa viņu satrauca, viņa to nekad neizrādīja. Neskatoties uz vecuma atšķirībām, viņas vecāki viņu dievināja. Viņa bija viņu dārgakmens, vienīgais, patiesi veselīgais bērns, ko viņu savienība bija devusi, un viņi viņu apbēra ar mīlestību. Ar savām smalkajām sejas iezīmēm un dzīvīgo garu Margareta apbūra visus sev apkārt. Viņa bija viņu mazais eņģelītis, iesauka, ko rabrīna čukstēja gan ģimene, gan draugi. Varbūt tieši tāpēc viņas vecāki pasūtīja vienam no Eiropas izcilākajiem glaznotājiem iemūžināt Margaretu satriecošā portretā, kad viņai bija tikai 5 gadi. Portrets, kas kļuva par vienu no slavenākajām glaznā vēsturē. Velaskesa glazna kādreiz bija pazīstama kā La Familia, ģimene. Mūsdienās to sauc par Las Meninas, kas nozīmē galma dāmas. Šis ir piemērotāks nosaukums, jo tas attēlo Margaritu, kuru apkalpo vairāki galma kalpotāji, kas sakārto viņas kleitu. Starp daudzajām glaznā attēlotajām personām izceļas vēl viena – Marija Barbola, galma dāma ar pundurismu. Laikmetā, kad cilvēki ar viņas stāvokli bieži tika pazemināti līdz vienkāršai izklaidei augstmaņiem, Velaskess izdarīja ko radikālu. Tā vietā, lai attēlotu viņu kā joku, viņš piešķīra viņai dziļumu, cieņu un caururbjošu skatienu,
kas liecina par sarežģītu iekšējo pasauli. Pats Velaskes parādās šajā meistardarba, kā kluss vērotājs greznajā, bet stīgrajā Spānijas galma pasaulē. Citi cilvēki ir redzami glaznās un spoguļos glaznā Las Meninas, tostarp Margaritas vecāki. Un šī nebija vienīgā slavenā glazna ar Margaritu. Velaskes uzgleznoja ne mazāk kā 5 princeses portretus viņas jaunībā, iemūžinot viņas skaistumu un karalisko eleganci. Patiesībā viņa bija viena no visvairāk glaznotajām jaunietēm visā agrīnajā modernajā Eiropā, veidojot savu varas un prestiža tēlu. Tomēr tas kontrastēja ar skumjo likteni, kas viņu gaidīja. Mūsdienu prātiem tas šķist grūti saprotams, taču līdz brīdim, kad tika uzgleznota Las Meninas 1656. gadā, kad Margarita bija tikai 5 gadus veca, Spānijas galmā jau bija sākušās diskusijas par to, kam viņa tiks izprecināta. Karaliskās politikas nežēlīgajā pasaulē laulība nekad nebija saistīta ar mīlestību. Runa bija par varu. Emocijām un personīgajām vēlmēm nebija nekādas nozīmes, kad uz spēles bija dinastijas liktenis. Kā Spānijas karaļa meita, Margarita nebija tikai princese. Viņa bija izšķiroša šaha figūra nežēlīgajā Eiropas diplomātijas spēlē. Viņas nākotne tika izlemta jau ilgi, pirms viņa to vispār saprata. Piemēram, kādā brīdī tika izteikts priekšlikums, ka viņa varētu apprecēt Čārlzu Stjuartu no Anglijas karaliskās ģimenes. Viņš tika atjaunots Anglijas tronī kā Anglijas, Skotijas un Īrijas karalis Čārls II 1660. gadā, pēc tam, kad Anglija 1650. gados īsu brīdi bija izmēģinājusi republikas iekārtu. Šāda veida laulība būtu izmantota, lai izveidotu negaidītu aliansi ar Angļiem, laikā, kad Francija un Spānija bija sīvi konkurenti par varu Rietumeiropā. Galu galā Čārls tomēr apprecējās ar Katrīnu no Bragansas, Portugāļu līgavu, 1662. gadā. Sarunu sabrukums par to, lai Margarita apprecētu Čārlzu Stjuartu, galvenokārt bija saistīts ar karaļa Filipa iebildumiem. Tā vietā viņš uzskatīja, ka viņa meitai vajadzētu apprecēt kādu no Habsburgu ģimenes Austrijas atzara. Viņš šķita vispār neuztraucamies par to, ka šīs laulības vēl vairāk padziļinās ģimenes tūradniecību. Galu galā, tieši tā, Habsburgi saglabāja varu savās rokās. Kas attiecas uz Margaritu, viņai nebija nekādas teikšanas par savu likteni. Kad sākās sarunas starp Madridu un Vīni, Margarita visticamāk bija svētlaimīgā neziņā par šīs savienības šokējošajām sakām. Viņai vēl bija tikai 11 gadi, kad karaļa galmā tika paziņots, ka viņa apprecēsies ar Leopoldu no Habsburgu dzimtas. Tāpat kā viņas māte pirms viņas, Margarita tagad bija lemta turpināt Habsburgu incesta tradīciju un gatavojās precēties ar ļoti tuvu ģimenes locekli, vīrieti, kurš bija gan viņas brālēns, gan onkulis. Leopolds bija viņas mātes jaunākais brālis, un 1650. gadu beigās ātri pēc kārtas kļuva par Austrijas erčercogu, Ungārijas, Horvātijas un Bohēmijas karali, kā arī Svētās Romas impērijas imperatoru. Pat agrīnajā jaunlaiku Eiropā pastāvēja noteikti standarti par to, kad bērns ir pietiekami vecs, lai precētos. Margarita tika sadarināta ar savu tēvoci jau 1663. gada sākumā, taču tajā laikā viņa tika uzskatīta par pārāk jaunu laulībai. Tikai 1666. gada aprīlī, kad Margarita jau tuvojās savai 15. dzimšanas dienai, viņa devās no Madrides uz Vīni. Pēc tam sekoja 6 mēnešu ceļojums, un Spānijas karaļnama svīta Vīnē ieradās tikai 1668. gada decembrī. Laulību ceremonija notika dažas dienas vēlāk, 12. decembrī. Tā bija grandioza ceremonija, kur apmeklēja daudzi Eiropas ietekmīgākie karalisko ģimeņu locekļi un augstmaņi, netaupot nekādus līdzekļus. Un lieliskums ar to nebeidzās. Svētki turpinājās visu 1667. gadu. Tomēr aiz šī spožuma jau risinājās drūms liktenis. Dzīve Vīnē Margaritai bija savāda un dažkārt grūta. Sākumā viņai un viņas jaunajam vīram bija savāda laulība. Mūsdienu cilvēkiem tas varētu šķist pārsteidzoši,
bet viņi nemēģināja ignorēt savu ciešo radniecību. Viņa patiesībā viņu sauca par onkuli. Neskatoties uz šo neparasto situāciju, viņa labi sapratās. Viņiem patika dažas no tām pašām nodarbēm, tostarp māksla un mūzika, un Leopolds darīja visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Margareta jūtas ērti savā jaunajā vidē. Bija arī ierasts, ka karaliskās personas, piemēram Margareta, dodoties prom no savas dzimtenes, lai apprecētu ārvalstu valdnieku vai princi, līdziņēma arī daļu no sava iepriekšējā galma personāla. Tāpēc viņai apkārt Vīnes galmā bija dažas pazīstamas sejas, kamēr viņa pierada pie savas jaunās dzīves. Varbūt pat daži no tiem cilvēkiem, kuri bija klāt Madridē, kad Velaskes pirms daudziem gadiem glaznoja Las Meninas, bija kopā ar viņu. Neskatoties uz to, Margarita joprojām ļoti ilgojās pēc mājām, cieši turējās pie savām spāņu saknēm un maz darīja, lai uzlabotu savas vācu valodas zināšanas. Laikam ejot, viņas kādreizējais trauslais skaistums sāka izbalēt, āda kļuva bālāka, vaibsti nogurušāki, un raksturīgā Habsburgu žoklis kļuva izteiktāka. Laulība bija sarežģīta arī citos aspektos. Margarita gandrīz uzreiz pēc ierašanās Vīnē palika stāvoklī, un 1667. gada septembrī dzemdēja dēlu, kuru nosauca par Ferdinandu. Tomēr viņš izdzīvoja tikai 3,5 mēnešus un nomira 1668. gada janvārī. Viņu veiksme šķita maināmies ar nākamā bērna, meitas Marijas Antonijas piedzimšanu 1669. gada janvārī. Viņa bija vienīgā no Margaritas bērniem, kas izdzīvoja. Diviem citiem tik ļoti neveicās. Dēls, Džons Leopolds, piedzima 1670. gada 20. februārī, taču traģiski nomira dažu stundu laikā. Vēl viena meita, Marija Anna, nodzīvoja tikai 2 nedēļas, pirms aizgāja mūžībā, 1672. gada februārī. Un šis postošais modelis bija zīme tam, kas vēl tikai nāks. Margaritas grūtā grūtniecību virkne daļēji bija saistītas ar viņas pašas veselības problēmām. Lai gan viņa bērnībā bija daudz veselīgāka nekā viņas brālis, gadu gaitā pirms ierašanās Vīnē un arī pēc tam, Margaritai tomēr parādījās arvien nopietnākas veselības problēmas. Kad viņa 1668. gada beigās ieradās Austrijas galvaspilsētā, cilvēki tur ātri sāka komentēt viņas biežās slimības. Uz kādu laiku daudzi novērotāji to skaidroja ar pastāvīgo grūtniecības radīto slodzi. Tikai 6 gadu laikā viņa pārcieta 6 grūtniecības, tostarp 4 dzīvi dzimuši bērni un 2 spontānos abortus, un katra no tām atstāja viņu vājāku un nomāktāku nekā iepriekš. Taču laikam ejot, kļuva skaidrs, ka notiek kaut kas daudz ļaunāks. Margareta bieži tika spiesta gulēt gultā pat tad, kad viņa nebija stāvoklī. Ārsti viņai diagnosticēja palielinātu vairogdziedzeri, taču 17. gadsimtā tam nebija ārstēšanas, un viņas stāvoklis tikai pasliktinājās. Margaretai stāvoklis strauji pasliktinājās 1673. gada agrā pavasarī. Viņai bija 3 nedēļas ilgas vēdera sāpes. Pēc tam viņai parādījās drudzis. Ir dokumenti, kurus šajā laikā Vīnes galmā rakstīja ārvalstu vēstnieki, un tie liecina, ka daudzi bija nopietni nobažījušies, ka viņa varētu nomirt. Līdz marta sākumam viņai radās elpošanas grūtības, un 10. martā tika izsaukts biktstāvs, lai uzklausītu viņas pēdējo grēksūdzi un dotu viņai sakramentu. Tikai 2 dienas vēlāk, 12. martā, Margarita nomira tikai 21 gada vecumā. Autopsija atklāja sirdi plosošu patiesību. Viņa savas nāves brīdī bija stāvoklī ar vēl vienu puisīti. Viņas dzīve, traģiski pārtraukta, beidzās imperatora kapenēs Vīnē, kur viņa tika apglabāta. Ečercogienes un Svētās Romas impērijas ķēzarienes nāve izraisīja ilgu sēru periodu Austrijas galmā. Bēru ceremonijas turpinājās vairākas nedēļas un ieilga arī aprīlī. Leopolds bija satriekts par savas sievas priekšlaicīgo nāvi. Tomēr tas viņu neatturēja līdz gada beigām apprecēties vēlreiz. Viņa jaunā sieva bija erhercogiene Klāra, Klaudija Felicita no Austrijas,
Habsburgu Tiroles atzara pārstāve. Taču Leopoldam šī laulība nebija mīlestības dēļ, bet gan izdzīvošanas dēļ. Dinastijas spēle bija jāturpina, un bija steidzami nepieciešami vēl mantinieki, vēlams vīriešu dzimuma, lai nodrošinātu Habsburgu valdīšanas turpināšanos. Pēc Margaritas nāves viņas tiesības uz Spānijas troni tika nodotas viņas vienīgajai izdzīvojušajai meitai, Marijai Antonijai. Marija Antonija no Austrijas piedzima 1669. gada 18. janvārī Hofburgas pilī Vīnē, Austrijas galvaspilsētā. Viņas tēvs bija Leopolds I, ļoti ietekmīgs vīrs. Viņš bija Svētās Romas impērijas imperators, Ungārijas, Horvātijas un Bohēmijas karalis. Viņas māte bija Margarita Terēza no Spānijas, Spānijas karaļa Filipa IV un Marijānas no Austrijas meita. Kā esmu minējis visā laikā, Habsburgi labprāt precējās savā dzimtā. Otrie brālēni, pirmie brālēni, pat onkuļi un brāļa meitas. Un šie gadsimtiem ilgā nepārtrauktā radnieciskā krustošanās kulminēja ar Mariju Antoniju. Viņa nebija tikai viena neveiksmīga savienojuma produkts. Viņa bija vairāku paauģu, onkuļa un brāļa meitas laulība rezultāts, kas pastiprināja dinastijas ģenētisko sairšanu. Protams, arī viņas vecāki bija onkulis un brāļa meita. Tas viss nozīmēja, ka Marija Antonija bija visciešāk radnieciski krustotā Habsburgu dzimtas pārstāve visā vēsturē, pārspējot pat savu bēdīgi slaveno onkuli Kārli II no Spānijas. Viņai bija tik augsts inbreedinga koeficients, ka viņa bija ciešāk radnieciski krustota nekā bērns, kas dzimis no vecāka un pēcnācēja vai brāļa un māsas savienības. Tātad, ko tas nozīmēja Marijai Antonijai? Vai viņa piedzīvos to pašu traģisko likteni kā Kārlis II, vai arī viņa kaut kā bija izbēgusi no savas ģimenes apsēstības lāsta? Brīnumainā kārtā Marija Antonija piedzima vesela un bija salīdzinoši normāls bērns, pretēji gaidītajam, ņemot vērā viņas ārkārtējo inbrīdingu. Taču viņa bija izņēmums, nevis norma. Kā otrais bērns, savas vecāku dziļi incestuālajā laulībā, viņa bija vienīgā, kas pārdzīvoja zīdaiņa vecumu, kas visticamāk bija gadsimtiem ilgu inbrīdingu rezultāts, kas bija novājinājis viņas dzimtas līniju. Viņas vecāku pirmais bērns bija zēns vārdā Ferdinands, kurš nomira gadu pirms Marijas Antonijas dzimšanas. Vēl divi bērni, Jānis un Marija Anna, piedzima 1670. un 1672. gadā. Diemžēl abi arī nomira dažu stundu vai dienu laikā pēc dzimšanas. Tad, lai situāciju padarītu vēl sliktāku, viņas māte, Margarita Terēze, vāja un slimīga sieviete, nomira 1673. gada martā, tikai 21 gada vecumā. Gadu desmitiem ilgušās radnieciskās laulības bija atstājušas savu iespaidu, un tāpat kā daudzi Habsburgi pirms viņas, viņa bija fiziski vāja un mocījās ar sliktu veselību. Marija Antonija palika bez mātes tikai 4 gadu vecumā, un kā vienīgais izdzīvojušais bērns no savu vecāku cieši radniecīgās laulības, viņa pēkšņi nonāca nedrošā situācijā. Viņa bija potenciāla Austrijas erčercogistes mantiniece, taču tikai līdz brīdim, kad viņas tēvs apprecējās atkārtoti un radīja vīriešu kārtas mantinieku. Austrijā nekad nebija bijusi sieviete valdniece, un neviens pat īsti nezināja, vai likums to pieļautu. Ja Leopolds pēkšņi nomirtu, vai mužnieki pieņemtu sievieti valdnieci, vai arī Austrija iegrims haosā. Un Marija Antonija nebija tikai iespējamā Austrijas mantiniece, viņai bija arī spēcīgas tiesības uz Spānijas troni, kas viņu nostādīja vienas no spēcīgākajām un nestabilākajām Eiropas dinastijām centrā. Marija Antonija iespējams bija visvairāk radnieciskajās laulībās dzimusī Habsburgu dzimtes pārstāve visos laikos. Taču tieši viņas onkulis Karlos, pazīstams kā Spānijas Kārlis II, no tā bija cietis visvairāk. Kā jau iepriekš minēts, Kārlis mantoja Spānijas troni 1665. gadā tieši pirms savas 4. dzimšanas dienas. Tomēr viņš nekad nespēja valdīt patstāvīgi, un pastāvīgi bija atkarīgs no padomdevējiem un vietniekiem, kuri valdīja viņa vārdā. Tādēļ Eiropas galmos nepārtraukti tika apspriests jautājums par troņa mantošanu. Pēc mātes nāves 1673. gada martā Marija Antonija kļuva par likumīgo mantinieci savam onkulim, Spānijas karalim Kārli II.
Lai gan Kārlim tolaik bija tikai 11 gadi, viņa trauslā veselība un smagās invaliditātes lika daudziem šaubīties, vai viņš vispār spēs radīt pēcnācēju. Tas padarīja Mariju Antoniju par domājamo nākamo Spānijas karalieni, kurai bija lemts mantot ne tikai Spānijas troni, bet arī tās plašo impēriju, kas sniedzās pāri Eiropai, Amerikai un vēl tālāk. Un ņemot vērā Kārļa pasliktinošos veselības stāvokli, šī diena varēja pienākt daudz ātrāk, nekā to kāds bija gaidījis. Šo apstākļu dēļ Marija Antonija dzīvoja savu dzīvi pastāvīgā uzmanības centrā. Diplomāti rūpīgi vēroja viņas rīcību, kad viņa apmeklēja galmu Vīnē, un viņas tēvs centās veicināt domu, ka kādu dienu viņa kļūs par Kārļa pēcteci. Tas noveda pie plašas Habsburgu propagandas. Marija Antonija jaunībā pozēja daudziem portretiem, kas bija ierasta prakse karaliskajām personām. Viņas tēvs izmantoja šīs gleznas, lai popularizētu viņas pretenzijas uz Spānijas troni, sūtot tās pa visu Eiropu un uz Spāniju, lai padarītu viņu redzamu tautai un nostiprinātu viņas statusu. Tas bija nepieciešams, jo viņa bija sieviete. Ja Vīnē būtu dzīvojis vīriešu dzimuma mantinieks Spānijas tronim, šādas propagandas pūles nebūtu bijušas nepieciešamas. Taču bailes no sievietes valdīšanas bija dziļas, un doma, ka sieviete varētu mantot Spānijas plašo impēriju, bija pietiekama, lai izraisītu šoku un satricinājumus Eiropas galmos. Kamēr Marija Antonija uzauga Vīnē, viņa palika svētlaimīgi neziņā par politiskajām vētrām, kas viņu ieskāva. Kamēr Eiropas lielvalstis apsprieda viņas likteni, viņa tika audzināta kā jebkura augstdzimusi Habsburgu princese, ietīta galma formalitātēs un apņemta ar kalpotājiem, kas apmierināja katru viņas vajadzību. Viņas izglītība bija piemērota sava laika karaļnamu sievietei, latīņu un franču valoda, mūzika un humanitāro zinību pamatelementi. Tie, kas viņu satika, raksturoja viņu kā klusu un nopietnu, tomēr inteliģentu un cēlu. Bet pēc viņas mātes nāves dzīve kļuva vēl stingrāka. Tomēr Marijai Antonijai īsā laikā bija vairākas pamātes. Dažu mēnešu laikā pēc sievas nāves Leopolds apprecējās ar savu otro brālēnu, Austrijas arhercogieni Klaudiju Felicitasu, kas bija Habsburgu Tiroles atzara pārstāve. Marijai Antonijai bija laba un cieša attiecība ar savu pamāti, taču arī viņa nomira jauna, 1676. gadā no tuberkulozes. Pēc tam Leopolds apprecējās ar trešo sievu, vācu augstdzimušo, kura arī bija viņa otrās pakāpes māsīca, Eleonoru Magdalēnu no Noiburga. Viņai un Leopoldam bija 10 bērni, tāpēc gandrīz katru gadu Marijai Antonijai bija jauns pusbrālis vai pusmāsa. Kad no šīs trešās laulības 1678. gadā piedzima zēns vārdā Jozefs, tas nozīmēja, ka beidzot bija vīriešu kārtas mantinieks Leopolda tituliem. Tagad Marija Antonija bija tikai Spānijas troņa mantiniece, lai gan, kā mēs redzējām, jautājums par to, vai viņa stātos Kārļa vietā Madridē, joprojām bija problemātisks. Protams, vienmēr pastāvēja vēl viena iespēja. Marija Antonija varēja dzemdēt savu dēlu, Habsburgu princi, kurš būtu ideāls vīriešu kārtas mantinieks, lai pretendētu uz Spānijas troni. Viņas tēvs, vienmēr stratēģis, jau plānoja viņas nākotni, kamēr viņa vēl bija tikai bērns, zinot, ka vīriešu kārtas pēctecis varētu nodrošināt Spāniju viņu dzimtai uz visiem laikiem. Lai nodrošinātu Spānijas troni, Leopolds izteica šokējošu priekšlikumu. Viņš bija iecerējis aprecināt savu 6 gadus veco meitu Mariju Antoniju ar viņas pašu tēvoci, 13 gadus veco Kārli II no Spānijas. Pat ģimenē, kas bija bēdīgi slavena ar radniecīgām laulībām, šī savienība bija pārsteidzoša, ne tikai tāpēc, ka viņa bija tēvocis un brāļa meita, bet arī tāpēc, ka neviens no viņiem nebija gatavs laulībai. Kārlis pat vēl nebija sasniedzis pubertāti, un Marija bija pārāk jauna, lai dzemdētu bērnus. Neskatoties uz to, 1676. gadā viņu sadarināšanās tika oficiāli paziņota, un decembrī tika plānotas laulības pēc pilnvaras. Taču pēdējā brīdī viss izjuka. Nākamajā gadā Kārlis informēja Leopoldu, ka viņš nevarēs to izdarīt. Spānijai bija nepieciešams mantinieks, un viņa māsas meita bija vienkārši pārāk jauna. Galu galā Kārlis II 1679. gadā
apprecējās ar Mariju Luīzi d'Orleānu, šķietami aizverot durvis Marijas Antonijas iespējai kļūt par Spānijas karalieni. Tā vietā radās jauns plāns. Viņai bija jāaprec Viktors Amadejs II, jaunais Savojas hercogs, kurš savu titulu mantoja tikai 9 gadu vecumā, 1675. gadā. Taču šī savienība nekad nerealizējās. Tā vietā 1685. gadā Marija Antonija apprecējās ar savu otro brālēnu, Maksimiliānu II Bavārijas kurfirstu. Tikai 16 gadu vecumā viņa pameta Vīni un devās uz Minheni, sākot jaunu dzīvi kopā ar savu vīru. Drīz vien Maksimiliāns tika iecelts par Spāņu Nīderlandes gubernatoru un pāris lielāko daļu laika pavadīja Briselē. Gan Minhenē, gan Briselē Marija Antonija bija ārkārtīgi nelaimīga. No malas raugoties, laulība nebija slikta. Maksimiliāns bija tikai dažus gadus vecāks par viņu, un viņi bija pietiekami tāli radinieki, lai nedaudz mazinātu Habsburgu tuvradniecību. Taču bija arī citas problēmas. Viņš bija sabiedrisks ekstraverts, bet viņa centīga introverta, kurai nepatika galma ceremonijas. Maksimiliāns bieži izturējās pret viņu ar necieņu, un kāds laika biedrs pat nosauca viņu par vienu no samaitātākajiem prātiem un sirdīm, kādus vien var iedomāties. Maksimiliāns nevilcinājās nodot savu jauno sievu, atklāti rājot savu mīļāko, kamēr Marija Antonija pacieta augsto, bez mīlestības laulību, kurā viņa bija spiesta ieiet. Tomēr viņas lielākās ciešanas nenāca no neusticīgā vīra, bet gan no viņas pašas nolādētās dzimtas. Tāpat kā daudzi viņas traģiski tuvradniecībā dzimušie senči, viņa cīnījās ar grūtniecību, un 2 viņas dēli nomira dzimšanas brīdī 1689. un 1690. gadā. Līdz 1691. gadam Marija Antonija bija galā. Atkal stāvoklī un nevēlēdamās paciest Maksimiliāna pazemojumus, viņa aizbēga uz Vīni, atstājot savu neusticīgo vīru. Tagad sāk izplatīties baumas, ka viņa nemaz negrasās pie viņa atgriezties. Tad, 1692. gada oktobrī, par spīti visam, viņa dzemdēja veselīgu dēlu, Jozefu Ferdinandu no Bavārijas, bērnu, kurš varēja mainīt Eiropas vēstures gaitu. Taču Marijas Antonijas cīņa par izdzīvošanu vēl nebija galā. Spānijas galms uzsprāga priekā par Jozefa Ferdinanda ilgi gaidītā troņmantnieka piedzimšanu. Taču šis triumfa brīdis nāca ar postošu cenu – viņa mātes dzīvību. Marija Antonija cieta no pēcdzemdību infekcijas, stāvokļa, kuru mūsdienās viegli varētu izārstēt ar antibiotikām. Taču 17. gadsimtā tāda glābiņa nebija. Organisms vai nu cīnījās ar infekciju, vai arī tai padevās. Paiet nedēļas, viņas drudzis plosījās un spēki izsīka. Līdz decembrim bija skaidrs, ka viņa zaudē šo cīņu. Tad, Ziemassvētku vakarā, 1692. gadā, tikai 23 gadu vecumā, Marija Antonija izelpoja pēdējo elpu, atstājot aiz sevis savu zīdaini dēlu, Jozefu Ferdinandu, trauslo Spānijas nākotnes cerību. Taču kamēr troņmantošana vēl bija neskaidra, Eiropas lielvaras jau vēroja un gaidīja. Marijas Antonijas nāve padarīja Spānijas troņmantošanas jautājumu pilnīgi nenoteiktu. Tobrīd jau bija skaidrs, ka viņas onkulis Kārlis nevarēja radīt bērnus, un viņa veselība bija briesmīga. Tolaik laika biedri visos 1690. gados katru gadu gaidīja viņa nāvi, lai gan beigās viņš izturēja līdz pat 1700 gada beigām. Gados pēc Marijas Antonijas nāves Austrijas Habsburga sīvi cīnījās, lai nostiprinātu savas tiesības uz Spānijas troni un tās plašo impēriju. Viņu arguments bija tāds, ka Marijas Antonijas dēls, jaunais Jozefs Ferdinands, ir likumīgais mantinieks. Galu galā viņš nebija tikai kārtējais pretendents. Viņš bija karaļa Filipa IV. Mazmazdēls, kurš valdīja Spānijā no 1621 līdz 1665 gadam, padarot viņa asinsradniecību par vienu no spēcīgākajām saitēm ar izzūdošo Spānijas dinastiju. Lielākā daļa novērotāju Spānijas galmā piekrita,
ka Marijas dēls bija vispiemērotākais kandidāts, lai pēc Kārļa nāves kļūtu par viņa pēcteci. Tomēr arī Francijas karaliskajai Burbonu dinastijai bija savas pretenzijas. Filipa IV. Meita, Marija Terēze, 1660. gadā apprecējās ar Luiju 14. Francijas karali, un šī laulība deva daudz bērnu un mazbērnu. Viens no šiem mazbērniem bija zēns vārdā Filips, Spānijas karaļa Filipa III. Mazmazdēls, kurš valdīja jau 17. gadsimta sākumā. Viņš varētu būt palicis pilnīgi nepamanīts, ja ne traģēdija. 1699. gadā Marijas Antonijas vienīgais izdzīvojušais dēls, Jozefs Ferdinands, nomira no bakām, kas bija nāvējošākā tā laika slimība. Pēc viņa nāves Austrijas Habsburgu pretenzijas uz Spānijas troni sabruka, piespiežot viņus vērst savas ambīcijas uz vienu no Leopolda jaunākajiem dēliem, Kārli, kurš drīz kļuva par jauno kandidātu uz Spānijas plašo impēriju. 1700. gada 1. novembrī nomira aburtais karalis Kārlis II, tikai 38 gadu vecumā. Kā jau minēts, viņa otrā laulība nebija devusi pēcnācējus, un līdz ar viņa nāvi Spānijas Habsburgu dinastija beidzās. Savā nāves gultā Kārlis pieņēma liktenīgu lēmumu. Viņš nosauca franču kandidātu Filipu par savu mantinieku, tādējādi nodrošinot, ka Spānija nostāsies Francijas pusē. Taču tas izraisīja sašutumu visā Eiropā. Austrieši, kurus atbalstīja angļi un holandieši, atteicās to pieņemt, un dažu mēnešu laikā kontinents tika ierauts karā. Tādējādi 1701. gadā sākās nežēlīgais Spānijas mantojuma karš. 13 gadus ilga cīņa, kas iesaistīja gandrīz visas lielākās Eiropas valstis. Galu galā uzvarēja franču kandidāts, un Filips V. ieņēma Spānijas troni. Taču ar vienu nosacījumu – Spānijai un Francijai tika aizliegts apvienoties zem vienas kronas. Tikmēr austrieši tika kompensēti ar Spānijas plašajiem Eiropas īpašumiem, tostarp Beļģiju, Milānu, Neapoli un Sardīniju. Ja Marija Antonija vai viņas dēls būtu izdzīvojuši, troņa mantošana, iespējams, būtu bijusi daudz mazāk haotiska un vēsture pavisam citāda. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par šo imbrīdēto princešu līniju un vienu no visvairāk imbrīdētajām līnijām vēsturē. Ceru, ka jums tas šķita interesanti. Ļaujiet man zināt, ko domājāt par šo video komentāros zemāk, un ja vēlaties vēl garus video kā šis vai par imbrīda tēmām, arī to rakstiet komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tiklīdz tos augšu pielādēju. Jebkurā gadījumā tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā Forgotten Life sērijā. Paldies!